Esiet sveicināti manā jaunajā projektā, podkāstā Parunājam par tevi. Esmu izveidojusi šo jauno platformu, lai komunicētu ar jums par globāli svarīgiem jautājumiem, kas skar mūs pašus kā personības, par to, kā mēs transformējamies dažādos vecuma posmos, kādas iekšējās un ārējās krīzes piedzīvojam un kā tās vieglāk pārvarēt, apzinot tikai un vienīgi savus iekšējos resursus, viņus papildinot, pielāgojot un mainot, lai panāktu labāku rītdienu. Šis podkāsts noteikti nebūs tāds, kas sniegs jau jums gatavas receptes vai mudinājumus dari tā. Mans mērķis ir, lai tu ieklausies, dzirdi šos stāstus un atpazīsti varbūt tajos sevi, savas sajūtas vai sava līdzcilvēka sajūtas un saproti, ka ar tevi bišķē mirklī ir kārtībā, kad ir laiks kaut ko savā dzīvē mainīt vai uzlabot, lai tad justos laimīgāks rītdienā. Pirms es sāku savu pirmo podkāstu sēriju, noteikti vēlos iepazīstināt ar sevi. Mani sauc Iveta, esmu sasniegusi 40 gadu slieksni un līdz šim profesionāli darbojos mediju jomā, veidoju televīzijas raidījumus, dažādas dokumentālās filmas un ziņu materiālus iekšdienas ziņā. Mana sirdslieta ir bijusi medicīnas raidījumi. Vairāk kā 12 gadu laikā esmu radījusi vairākus tūkstošus medicīnas satura sižetus, kuros esmu mēģinājusi nodot informāciju skatītājiem par to, kas ar cilvēku notiek kādas konkrētas saslimšanas gadījumā, kādas pirmās sajūtas parādās un devusi padomus un ieteikumus, kas būtu jādara konkrētā situācijā, bet tas viss ir noticis sadarbībā ar kādu konkrētu organizāciju, kas šo ceļu taka rāda. Šajā podkāstā vairāk vēlos būt ar jums kā coach, jo jau vairāk kā gadu strādāju kā certificēts coach cilvēkiem, palīdzot īstenot savas sen iecerētās vēlmes, palīdzot cilvēkiem izprast sevi, palīdzot cilvēkiem pieņemt dzīvē svarīgus lēmumus, lai mainītu rītdienu. Es kā coach vēlos ar jums šajā podkāstā runāt par dzīvē svarīgiem jautājumiem dažādās dzīves jomās, gan transformācijas ceļā, gan biznesa jomā, gan, protams, manā mīļajā veselības jomā, jo arī coachings var būtiski palīdzēt cilvēkam veselības jautājumos, ja ir pienācis mirklis izprast savu saslimšanu, pieņemt konkrētus lēmumus, kā vajadzētu dzīvot, lai uzlabotu savu pašsajūtu un kā ar šo konkrēto saslimšanu sadzīvot. Jo, diemžēl, ir tā, ka ļoti daudzas saslimšanas ir neizbēgams cilvēkam dzīvojot ilgāk. Un ļoti daudz saslimšanas iegūst šo saucamo hronisko slimību gaitu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēkam ar šo slimību jāiemācās sadzīvot visu atlikušo mūžu. Mana dziļa pārliecība ir par to, ka cilvēks var būt laimīgs arī ar virkni saslimšanām, ja viņš iemācās viņas izprast, ja viņš iemācās viņas vadīt, viņas tolerēt un saprast, kā rīkoties konkrētos sācinājumos. Kā piemēram, ekonomiski attīstītās valstīs cilvēki nebūtu nekaunās par savām kroniskajām saslimšanām. Pieņemsim, cilvēki ar cukura diabētu vai epilepsiju var nesāt atpazīšanās zīmes, rokas sprādzes vai atpazīšanās emblēmas, lai gadījumā, ja viņam uznāk šī krīzes lēkme, apkārtējie cilvēki zinātu, kas ir jādara, ja viņi redz šo atpazīšanās zīmi. Pie mums, diemžēl, cilvēki šīs smagās kroniskās saslimšanas uztver kā tādu melno netīro zīmogu, par ko nedod Dievs kāds uzzinās, ko nedod Dievs kādam pateikt, jo noteikās cerības, ka tu pats vien vainīgs pie tā esi. Būt nē. Lūk, un mana tā vēlākā vēlme un mērķis ir cilvēkiem ļaut saskatīt šīs saslimšanas kā situāciju, ko viņi var pārņemt, vadīt un kontrolēt, jo tik tiešām ļoti daudz saslimšanas cilvēks var kontrolēt un var baudīt dzīvi atlikušo tikpat krāšņi kā cilvēks bez šīs saslimšanas. Protams, viņam būs šie sācinājumi, viņiem būs šīs krīzes, bet viņš, ja iemācīsies to tolerēt un vadīt, viss būs daudz labāk.
Ko tad īsti nozīmē coachings? Daudziem šis vārds coachings asociējās ar treneriem vai dažādiem mentoriem, kas cilvēkam dod pamācības, kā konkrēti kādā situācijā rīkoties. Es konkrēti esmu pabeigusi Eriksona coaching skolu, kuras stingri pamatnoteikumi ir tādi, ka coach nedod nekādus ieteikumus, coach neko nemāca, coach nedod gatavs recepts. Coach ir tas cilvēks, kas uzdod jums jautājumus, ļoti strukturētus, atvērtus jautājumus, lai jūs varētu ieklausīties savā dziļākajā esībā un atrastu atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem. Jo noteikti mani kolēģi piekritīs, ka gandrīz katra coaching sesija, sadarbības sesija, kas ilgst vismaz 6 reizes, beigās iegūst citu rezultātu, nekā šis cilvēks ir atnācis ar pieprasījumu. Nereti cilvēks atnāk ar pieprasījumu, vēlos vairāk pelnīt naudu. Tad mums kā coacham uzklausot šo pieprasījumu, attiecīgi mēs šo sesiju vadam, bet, protams, cilvēkam rokoties, ja tā var teikt, rokoties, tiešām tā sanāk tāda tā kā rakšanās savā dziļākajā esībā, iznāk ārā pavisam citas lietas, ko šis cilvēks patiesībā vēlās, un noteikti mani kolēģi arī piekritīs, ka nereti gadās tā, ka cilvēks atnāk ar konkrētu mērķi uzlabot savu sniegumu konkrētā organizācijā, bet tas viss rezultējās ar to, ka viņš saprot, ka viņš šajā organizācijā nebūtu nevēlās vairāk būt, ka viņš saredz savu potenciālu un izaugsmu citā jomā, un tas ir ok. Kāpēc es saku tik bieži ok? Tāpēc, ka Eriksona coachings balstās uz tādiem ļoti spēcīgiem 5 pamatprincipiem, un viens no tādiem viņi principā ir visi nozīmīgi, un pirmais no viņiem skan, ka ar visiem cilvēkiem viss ir ok. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja tu jūties šajā situācijā tā, kā tu jūties, un ja tu rīkojies šajā situācijā tā, kā tu rīkojies, ar tevi tas ir ok. Un ja apkārtējiem tas nepatīk, tā jau ir viņu problēma, jo arī apkārtējiem jāpieņem tevi tāds, kāds tu esi, jo ar tevi jau tas ir ok. Vēl būtisks aspekts, ko Eriksona coachinga mācība māca, vai kā šī pieeja strādā, ir tas, ka katram cilvēkam iekšā ir visi nepieciešamie resursi, lai viņš sasniegtu to, ko viņš vēlās. Vienīgi viņi var būt apspiesti, noklusēti, vai cilvēks gluži pretēji viņos pats neieklausās vai viņus ignorēja, ietekmējoties no apkārtējiem, no vides, no sociālajiem mēdījiem, no tā, kas nepārtraukti tiek mums kodēts un mācīts kā pareizā dzīves mācība. Un šeit coachings ļauj tev sevi ielūkoties, sevi sadzirdēt un saprast savas patiesās vērtības. Tas, kas tu esi, kas tu patiesībā esi, ko tu patiesībā vēlies, kas patiesībā tevi dara laimīgu un palīdz tev pieņemt atbildīgus lēmumus, lai virzītos tālāk. Atminos, kad coachinga apmācības gaitā mums vajadzēja esejā rakstīt, kam, manuprāt, ir domāts coachings, un tā atziņa, ko rakstīja, ka coachings ir domāts, manuprāt, tikai spēcīgiem cilvēkiem. Kādēļ es tā rakstīju? Tādēļ, ka tikai spēcīgs cilvēks apzinās to, ka viņam ir nepieciešama palīdzība, lai virzītos kaut kur tālāk. Jo tikai spēcīgs cilvēks var atzīt, ka viņam ir nepieciešams atbalsts, lai viņš pieņemtu pareizos lēmumus, pareizos mērķus un saņemtu šo nepieciešamo grūdienu, ja tā var teikt, lai virzītos tālāk, jo lielākā daļa sabiedrības dzīvo bailēs vai pieņēmumos vai uzspiestos viedokļos par to, kā tad ir pareizi, un nereti vien samierinās ar savu esošo situāciju, pieļaujot bailēm vietu, pieļaujot citu viedoklim vietu, vai arī ietekmējoties no dažādiem šiem, kas mūsdienās ir tik ļoti daudz, skolotājiem, treneriem un dažādiem izaugsmes veicinātājiem, kas nepārtraukti būsterē šo cilvēku, sniedzot viņam konkrēts recepts un tādējādi liekot tam cilvēkam saprast, ka man noteikti jāvirzās pēc šī mērķa, jo tikai tad es būšu tikpat laimīgs kā viņš vai viņa, ko viņš saskata kā savu iespējamo ideālu. Protams, šie visi
treniņi un šie visi webināri un mācības un programmas strādā, bet tikai tādā gadījumā, ja tas ir patiešām tas, ko jums vajag, un tātad coach ir tas cilvēks, kas noteikti var palīdzēt cilvēkam saprast, ko viņam patiesībā vajag. Jo nereti parasot tādu pieprasījumu gribu pelnīt vairāk. Jautājumam, kas seko tālāk, kas mainīsies tavā dzīvē, kad tu pelnīsi vairāk, cilvēks sāks augt dažādas šīs materiālās vērtības. Un prasot tālāk, kas būtisks mainīsies tevī, kad tev būs šīs visas vērtības. Kad cilvēks uzskaita atkal šo novērtējumu sabiedrībā, novērtējumu citu acīs, ka viņam būs iespējama lielāka rocība, un uzdodot sistemātiski arvien tālāk šos jautājumus, cilvēks attopās pēc tā, bet ko patiesībā tava dvēsele vēlās. Un reti tad iznāk ārā tās patiesās cilvēka vēlmes un vērtības, ko viņš tik ļoti vēlās. Viņš vēlās būt harmonijā, viņš vēlās gūt mieru, viņš vēlās būt mīlēts, būt novērtēts, un viņš vēlās mīlēt. Un tad atklājās, ka šīs sākotnējais pieprasījums gūt pēc iespējas lielāku peļņu, vairāk nopelnīt, paliek gluži pretēji maznozīmīgs, un cilvēkam priekšplānā izvirzās šīs viņa iekšējās vērtības, kas ir apslāpētas un dusējušas no tā, jo viņš ir dzinies pēc tā dzinuļa, ko mums sabiedrība uzspiež. Nu, lūk, un es kā coach šim ļoti, ļoti ticu, jo es arī pati esmu piedzīvojusi savas iekšējās transformācijas, pateicoties tam, kas ieklausījusies savā dziļākajā es, un atzīšos, ka tas nebūtu nav viegli. Tas nereti iet cauri lielām ciešanām, tas nereti iet cauri ilgu iekšējo cīņu, jo pieņemt lēmumu, mainīt to, ko tu līdz šim esi uzskatījis kā pareizi un vajadzīgu, nebūtu nav tik viegli. Nu, lūk, mazliet iepazīstināju ar sevi un ar to, kas tad ir coach un kā coach strādā, pienākusi kārta iepazīstināt jūs ar manu pirmo podcastu sēriju. Tā noteikti nebūs ļoti izsmeļoša, tā noteikti nebūs tāda pilnvērtīga saruna par šo konkrēto tēmu, esmu iecerējis viņu atvesināt arī nākamajās podcastu sērijās, bet šodien es ļoti vēlos runāt arī par to, kas man pašai ir bijis ļoti, ļoti svarīgi, kas man ir mainījis manu dzīvi, un es vēlos ar šīm sajūtām dalīties arī jums. Tā ir pusmūža krīze. Mēs daudzi to dzirdējuši esam, kad salīdzini gadījumā, ja visbiežāk to salīdzina ar vīrieti, ka viņš pēkšņi nopērk motociklu, viņš sāk nodarboties ar ekstrēmām izdarībām, vai viņš apņem jaunāku sievu un tā tālāk, un daudz līdzīgu šādu situāciju, bet patiesībā šis posms katra cilvēka dzīvē ir neizbēgams, un viņš nav tikai par šo ekstrēmo, viņš nav tikai par šīm jaunajām attiecībām. Tas patiesībā ir cilvēka atzimšana no jauna, vai gluži pretēji pieņemšana to, ka tu esi kļuvis par nobriedušu cilvēku un tagad tavās rokās ir visi nepieciešamie resursi, lai būtiski mainītu savu ierasto dzīves ikdienu, izvirzītu jaunus mērķus un dzīvotu laimīgāk, mierīgāk atlikušo mūžu. Man ļoti patīk viena metafora, kas ir saistīta ar pusmūža krīzi, kas tad ar cilvēku notiek. To salīdzina ar kalnu, kur cilvēkam piedzimstot kā bērnam, viņš ir kalna apakšā un visu to, ko viņš redz kā perspektīvu, ir kalna pakāja. Viņš vērojot apkārtējos, redz, ka visi raujās uz kalna virsotni, un viņam arī kļūst interesanti rauties uz to. Un tā šīs dzīves ceļš sākās, aizejot no vecāku mājām, veidojot karjeru, viņš kāpj un kāp par šo kalnu augšā, jo visi tur kāp, jo tur ir kaut kas ļoti, ļoti labs. Bet kāpjot šajā kalnā, viņš smeļās visas tās priekšstatus un ekspektācijas par dzīvi, vērojot apkārtējos un ļoti spilgti ietekmējoties no sociālajiem mēdījiem, kur mēs redzam visiem tik skaistus izkrāšņātas dzīves, skaistās fotosesijās, brīnišķīgos ceļojumos, un tas jau kļūst par tādu absolūto dzīves mērķi. Un cilvēks
raujās uz to ideālo, ko viņš ir redzējis, un viņam krājās tas lielais smaids, ko nes pār plecu, lai kāptu augstāk kalnā. Un šādi uzkāpjot šajā augstākajā kalna virsotnē, viņš sastopās ar šo pusmūža krīzi, kas pēc statistikas datiem cilvēkiem sāk parādīties ap 35 un var ilgt līdz 50 gadiem, kādam ātram, kādam vēlāk, kādam tas notiek ļoti strauji, kādam tas notiek ilgstoši un mokoši, bet šī pusmūža krīze ir neizbēgama, jo pēc psiholoģijas viedokļa skatoties, cilvēkam ir jānotiek šie iekšējie krīzē, lai viņš transformētos tālākajam dzīves posmam, jo cilvēks savā dzīves laikā piedzīvo vairākas šādas pārmaiņu krīzes, ja mēs tā varam teikt. Nu, lūk, un uzkāpjot šajā augstākajā kalnā, viņš piedzīvo šo sajūtu, kad no tā kalna tālāk jau ir atkal uz leju, un tur beidzās tā cilvēka dzīve, un viņš saskarās ar to, ka tas viss ir bijis tik grūti nest augšā, un viņš saprot, ja viņš turpinās šādā veidā, tad viņš ar to visu lielo maisu, ko viņš ir uznesis kalna galā, nevis nokāps lejā, bet strauji nokritīs, un dzīve būs beigusies, un līdz ar to šajā kalna virsotnē cilvēkam tad sākās šī nesaprašana par to, kas es esmu, ko es patiesībā vēlos un ko es esmu sasniedzis, un viņš ļoti sāk sevi salīdzināt vēl vairāk ar apkārtējiem. Sievietēm ļoti izteikti šajā pusmūža krīzē ir sevi salīdzināt ar citām sievietēm par to, kā viņas izskatās, vai viņām ir bērni, vai viņām ir saglabājušās laulība, attiecības, vai viņas ir vienas, un kas ir viņām bijis priekšplānā, karjera vai ģimene, un šeit notiek tādi ļoti spēcīgi iekšējie konflikti, un sieviete var piedzīvot ļoti spēcīgu nepilnvērtības sajūtu. Viņa var sākt ieslīgt pat tādā ļoti dziļā depresijā. Es arī piedzīvoju šo pusmūža krīzi, kas notika ar mani. Tas sāka notikt 38 gadu vecumā, un skatoties šajā mācībā, jo šobrīd arī pastāstīšu mazliet vairāk, šobrīd arī studēju psiholoģiju, jo tas ir, manuprāt, ļoti nozīmīgs ceļš, kas man ir jāiet tālāk, jo coachings strādā šodienā un ar skatu nākotnē, palīdzot cilvēkam virzīties lielākiem soļiem uz nākotni, bet nereti šajās coaching sesijās atklājās, ka cilvēkam ir šīs iekšējās sāpes, aizvainojumi, bloki, kas neļauj viņam virzīties tālāk, un ar coachinga metodēm nereti nav iespējams tikt pāri tam lielajam aizvainojumam vai sāpēm vai traumatismam, kas piedzīvots iepriekš, un tad ir nepieciešama šī psihologa vai psihoterapeita palīdzība, lai tad varētu cilvēks kārtīgi izanalizē to, kas ar viņu noticis, pieņemt to un atlaist to, lai virzītos tālāk, bet coacham šādas tiesības nav ar cilvēku strādāt viņa pagātnes zonā ar viņa šiem pārdzīvojumiem un strādāt, lai tos varētu izzināt. Tādēļ esmu uzsākus arī šīs psiholoģijas studijas, lai varētu cilvēkiem vairāk palīdzēt izprast sevi, tā varētu teikt, pilnvērtīgi, un tad atkal virzīties tālāk straujajā izaugsmas ceļā. Nu, lūk, un ar mani šī pirmā transformācija sāka notikt šajā 38 gadu vecumā. Pēc fakta viss bija kārtībā. Ģimenes dzīve, darbs, karjera, veidoju vairākus televīzijas projektus vienlaicīgi, kas līdz šim man radīja lielu prieku, gandarījumu, bet tad es pamanīju tādu ļoti spēcīgu to sajūtu, kad man gandarījumu un prieku aizvieto neizsakāmas skumjas un tukšums. Un tas tukšums ir tik nomācošs, kas liek justies tik ļoti nelaimīgai. Kaut gan nav nekāda iemesla, lai tu justos nelaimīgs, absolūti nekāda, bet iekšēji tā nelaimīguma un tukšuma sajūta bija tik nospiedoša, kad arī iekāpjot mašīnā, braucot mājās, dzirdot kādu melanholiskāku mūziku, asaras vienkārši bīra kā pupas, vienkārši aumaļām es braucu pie stūras, skan šī mūzika, un es burtiski brēcu asaras šitā pa gaisu pie luksusforu, tu jūti, ka uz tevi skatās, tu paskaties, un tevi skatās cilvēku, un tu pretī,
tu raudi, jo tev pašai sevis ir tik šausmīgi žēl. Nu, lūk, un šī ir viena no tādām spilgtākajām signāliem par to, ka šī pusmūža krīze tevi piemeklē. Jo pirmais, ko tu sevī sajūti, ir šī tukšuma sajūta, neapmierinātība ar lietām, kas tev ir sagādājusi prieku līdz šim. Tu sāc sevi salīdzināt ar citiem, un tā arī ļoti spilgti izteikta simptomātika tam, ka tev piemeklē šī pusmūža krīze, jo tu šo salīdzināšanu veids ar tādu sevis ļoti iekšēju kritizēšanu. Vēl, ko varētu atzīmēt pie šī visa trauksmēnās sajūtas, ka tu nepārtraukti sevi tīrdzi un jūties tik neapmierinās, tu sāc sevi burtiski terorizēt ar jautājumiem, ko es vispār daru, kāpēc es to daru, kāpēc es esmu šajā pasaulē, ko es esmu sasniedzis, vai tas ir pietiekami labi, ko man vispār vajag, un kāpēc vispār es esmu šajā situācijā, es nemaz patiesībā varbūt nevēlos viņā būt, un šī sevis kritizēšana, tirdīšana, pareizu atbilžu meklēšana var patiesi pārvērsties pat tādā ļoti smagā emocionālajā stāvoklī, kas var pāraugt depresijā, un šis jau ir tāds ļoti bīstams posms, jo depresija, kā mēs zinām, cilvēks pats nebūtu nevar pārvarēt, tur ir nepieciešama speciālistu palīdzība. Lielākās kļūdas, ko var cilvēks pieļaut šajā pusmūžā, ir šīs sajūtas ignorēt, censties ignorēt. Un, ja cilvēks sāk ignorēt šīs sajūtas, viņš kļūst arvien nomāktāks. Un nekas jau nemainās, un šīs sajūtas paliek arvien spēcīgākas. Otra lielākā kļūda, ja cilvēks sāk sev iegalvot, kad viņam ar to ir jāsamierinās, jo tā taču notiek ar visiem cilvēkiem, vai gluži pretēji viņš sāks iegalvot, es laikam esmu pilnīgi nenormāls, un man ir jāsaņemās, tas viss ir normāli, un viņš sāk šo samierināšanos notušēt ar dažādām nepatīkamām lietām. Viņš sāka savas bēdas vai šo savu tirdzināšanu noslīcināt alkoholā vai narkotiskajās vielās. Viņš sāk nodarboties ar ekstrēmām lietām, kā jau es pieminēju iepriekš ar šo motociklu. Un trešā būtiskākā kļūda, viņš mēģina aizbēgt no šīs situācijas, jo viņš domā, ka es šajā esošajā mirklī jūtos tik ļoti nelaimīgs, man no tā viss ir jāmūt prom un man ir jābūvē pilnīgi jauna dzīve. Un tad cilvēks nereti pieņem tādus pārsteidzīgus lēmumus. Viņš aiziet no darba, viņš aiziet no ģimenes, viņš aiziet no draugiem un veido pilnīgi jaunu savu dzīvi, tādējādi domājot, ka viņš kļūst laimīgāks, viņš nodibina jaunas attiecības, viņš iegūst jaunus draugus, jaunu darbu, bet atklājās laika gaitā, ka tā laime, pēc kuras viņš ir tik ļoti tiecies, nebūtu nav iegūta ar šīm pārmaiņām. Tāpēc, ko šajā pusmūža krīzē darīt? Šajā pusmūža krīzē noteikti pirmais, kas būtu jādara, ir jāsaprot, ka šīs sajūtas, kas ar tevi notiek, ir normāls. Tā, tas notiek ar visiem cilvēkiem, ar kādu stiprāk, ar kādu mazāk spēcīgi, bet pusmūža krīze neizbēga. Tātad ir jāpieņem sevi, ka tas ir normāli. Otrais būtiskākais faktors, kas var palīdzēt tev šajā situācijā, ir tas, ka nekas jau tavā dzīvē nav beidzies. Tas ir tikai un vienīgi jauns sākums. Un ja tu šo jauno sākumu izpratīsi, mēģinās saskatīt to, ko tu patiesi vēlies, sastādīt jauno dzīves plānu, iekļaujot tajā sevi kā prioritāti, savas vērtības kā prioritātes un savas patiesās vēlmes un dzīvot saskaņā ar apkārtējo vidi, nekaitējot, pieņemsim, savai ģimenei tikai tāpēc, ka tu esi izdomājis, ka tu tagad vēlies kāpt kalnā un lekt ir izplatni lejā. Tam visam jānotiek tā kā videi un sabiedrībai veselīgi, bet, protams, sevi saglabājot kā vērtību, jo tu esi vērtība. Nākamais, kas noteikti būtu jādara, tev jāpārstāj tevi salīdzināt ar citiem. Tu esi tu, un tikai tu un tava dzīve ir tev nepieciešamā dzīve. Tev nav jādzīvo citu cilvēku dzīvi. Un ja tev kaut kas neapmierina, tev ir iekšā visi iekšējie resursi, lai to uzlabotu un mainītu. Un to tu vari izdarīt, ieslēdzot klāt kouču vai psihologu un ieklausoties savā iekšējā balsī, saprast, ko tu patiesībā vēlies. Un daudzas šīs prakses rāda, ka tiešām cilvēkam ir nepieciešama palīdzība šajā posmā. Tāda bija nepieciešama arī man.
Man šis transformācijas ceļš arī raksturojās ar tādu tā kā atzimšanu, kā jums teicu iepriekš. Man bija sajūta, ka es esmu tāds tā kā kāpurs, kas sēž uz lapas malas un gatavojās kļūt par tauriņu, bet viņš ir tik ļoti nobijies no tā, kā tas būs dzīvot kā tauriņam, ja tu visu šo laiku esi dzīvojis kā kāpurs. Un ko kāpurs dara? Viņš tikai grauž šo lapu, jo tas ir viņa galvenais uzdevums, un jāgatavojās ieiet kokonā, lai transformētos par tauriņu, bet šim kāpuram man tajā mirklī graužot šo lapu, redzot, ka tā lapa paliek arvien mazāka, piemetās arvien vairāk bailes, piemetās arvien vairāk iekšējā nosodījuma, piemetās arvien vairāk šauba par to, ka man tas ir tieši vajadzīgs, kad man ir jākļūst par šo tauriņu, un ļaujot sev pārāk daudz domāt, ļaujot sev pārāk sevi nosodīt, un šaubīties par to, ka man to vajag, kļuva arvien grūtāk, kļuva šis tukšums iepriekš minētais arvien lielāks, skumis arvien lielāks, un šis raudulīgums un sevis žēlošana pieauga tikai augumā. Un kad tā lapas maliņa palika burtiski šāda, un tad bija skaidrs, vai nu es krītu lejā, vai kļūstu par barību putnam, vai nu tomēr eju tajā kokonā. Man šai mirklī ļoti palīdzēja mans kaučs, jo arī katram kaučam ir savs kaučs, jo katram cilvēkam ir vajadzīga šī blakus palīdzība, kas tevi ievirza pareizajā gūtnē, bet atgādināšu, ka kaučs nekur nevirza, viņš uzdodot jautājumus, ļauj tev sevi sadzirdēt patiesi to, ko tu vēlies, un reti izsakot savas vēlmes skaļi, mēs patiesībā to nemaz nevēlamies, bet tad, kad mēs runājam vairāk par to, ko mēs vēlamies, kā mēs vēlamies, kas ar to mainīsies, ko mēs no tā iegūsim, un ja mums to atgriež atpakaļ, mēs to sadzirdam, mēs saprotam, jā, tas taču ir tas, ko es esmu vēlējies, un lūk, un coaching sesijas man palīdzēja ātrāk iekāpt šajā kokonā un transformēties par tauriņu un ļauties šai jaunajai dzīvei, jo jaunā dzīve patiesi nenozīmē dzīves galu, jo, ja mēs paskatāmies uz Pasaules veselības organizācijas datiem, cilvēks dzīvo daudz ilgāk, un tas jau ir krietni virs 80, pat 90 un vēl vairāk, un ja tu saproti savos 40, ka tev ir palikuši vēl vismaz 50, tas nemaz nav gals, bet ir jautājums, kā tu viņus nodzīvosi, vai nu skumjās sevi graužot un salīdzinot ar citiem un samierinoties ar to, ka tava dzīve ir beigusies, un tu vairs šajā dzīvē neko nesasniegsi, vai gluži pretēji tu ielūkosies sevī dziļāk, ko izvirzīs priekšplānā lūkoties, varbūt ilgi slāpēs, virzoties pēc mērķiem, ko tev ir uzspiedusi apkārtējā pasaule, vai ieklausoties sevī, uzburs savu jauno ceļu, kur tu ej kopā ar saviem mīļajiem un radi savu laimīgo dzīvi, jo mēs katrs, tā ir mana iekšējā pārliecība, un es tam stingri pieturos, mēs katrs esam pelnījuši dzīvot savu labāko dzīvi, un katrs mēs esam pelnījuši būt laimīgi. Domāju, ka mūsu iepazīšanās sērija ir bijusi patiesi veiksmīga, es ļoti priecāšos un būšu gandarīta, ja dalīsieties ar pārdomām par dzirdēto, es ļoti priecāšos, ja uzdosiet savus jautājumus, ja uzdosiet jautājumus par to, kas jūs šobrīd nomāc, kur jūs nevarat pieņemt lēmumus, un varbūt tad kopīgi mēs varēsim caur šīm sarunām dot jums arī kādu skatījumu to, lai vieglāk izprast, kur jūs šobrīd esat un kur tālāk virzīties. Bet nākamajā podkāstu sērijā es vēlētos ar jums parunāt, kā tad saprast, ko patiesībā jūs vēlaties. Izmantojot nelielu instrumentu no coaching sesijas, ļaušu jums saprast, kā tad strukturēt pašiem savu dzīves apmierinātību, to novērtēt un saprast, kuras ir tās jomas, kur jūs vēlētu mainīties. Paldies, ka bijāt kopā ar mani un uz tikšanos jau pēc neilga laika.